Sveiki visiem! Es gribēju padalīties ar to, ko Dievs ir darījis. Viņš paņem manas emocijas, kuras mani tajā brīdī liekas, ka pat kontrolē. Un viņš tiešām paņem un ietērp savā mierā. Un ka viņš atklāja, ka atbilde ir viņā, nevis skatīties uz to problēmu, nevis skatīties uz grēku, bet skatīties uz Jēzu. Un tas ir tik vienkārši. Šī patiesība, ko viņš man atklāja, ka skatoties uz viņu, aizies viss, kas ir kā traucēklis, ka tas aiziet prom. Kad aiziet tas viss prom, un es varu dzīvot brīvi, tad, kad es skatos uz viņu. Un es gribēju dot godu Dievam par to, ko viņš dara, ka viņš atklāja to, ka viņš dod tieši īstos cilvēkus, kas ir vajadzīgi, un ka viņš visu vada, un ka viņš arī pabeigs visu, ko viņš ir iesācis. Un pat ja tu nejūti mieru, pat ja tu jūties bezcerīgi un tev varbūt meli nāk virsū, es esmu sapratusi, ka Dievs ir tas, kurš tikai var palīdzēt. Un tad, kad mēs meklējam apmierinājumu, tad tikai viņš var to mums sniegt. Un jā, skatīties uz viņu, tas ir vislabākais, ko es vien varētu izdarīt. Es to esmu piedzīvojusi, un esmu viņam pateicīga par to vienkāršību, ko viņš dod, ko viņš man atklāja. Es varu atpūsties viņa tuvumā, es varu ļauties viņam, un ka viņš ir apmierināts, un ka viņš ir iepriecināts, skatoties uz mani, un vienkārši vēršot acis uz viņu, atverot savu sirdi viņam, un ļaujot viņam darboties, un nekontrolējot to, ko viņš dara. Katrs var piedzīvot patiesu brīvību, jo vienalga, cik es jutos salauzta, cik es jutos viena, kad es nevarēju atrast apmierinājumu cilvēkos, bet mana sirds pēc tā vienmēr slāpa. Tagad viņš man ved sev tuvāk, arī cauri grūtām situācijām, un es iemīlu viņu arvien vairāk, jo es jūtu, ka viņš manā sirdī to mīlestību tikai palielina, un tieši tad, kad es necenšos kaut ko sasniegt un izdarīt, bet tad, kad es vienkārši padodos viņam, kad es vienkārši apzinos, ka viņš kontrolē, ka viņš vada, ienāk drosme sirdī, tad kļūst mazsvarīgs tas, ko cilvēki domā par mani, vai kaut kādas bailes par to, ka viņi varētu domāt kaut ko sliktu par mani. Tad, kad es skatos uz Jēzu, tiešām tas viss kļūst mazsvarīgs, tas aiziet prom, un es novēlu to ikatram skatīties uz Jēzu. Un slava Dievam par viņu darbu, katra sirdī, un lai viņa vārds ir slavēts un godāts, viņam viss gods. Amen. Paldies, debes Tēti, Kungs Kristus, Svētais Gars, ka Tu mūs pirmais esi mīlējis. Paldies, ka katram laikam Tu dāvā īstos cilvēkus, ar kuriem mēs varam būt kopā, ar kuriem kopā mēs varam mācīties iepazīt Tevi. Jā, Jēzu, dod drosmi Tev pietuvoties vēl vairāk un dziļāk. Māci veidot attiecības ar Tevi, Kungs, jā, ka mēs varam Tevi iepazīt, jā, ka mēs varam atvēlēt laiku Tev. Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, esi mums grēciniekiem žēlīgs, un es, jā, kopā ar visiem, Kungs, saucu uz Tevi, lai Jēzus Kristus spēkā Tu paņem prom visus melus un emocijas, kas šobrīd, jā, traucē, jā, kas neļauj, jā, Kungs, sadzirdēt, sāredzēt Tevi, kas neļauj atvērt sirdi Tev. Mīļais Kristu, mēs lūdzam Tevi, un arī šajā rītā, dienā un vakarā, jā, mēs visu sevi, visas savas emocijas, jā, Kungs, visu atdodam Tev, liekam pie Tavām kājām, Kungs, jā, lai kopā ar Tevi piedzīvot šo laiku, šo dienu, tā kā Tu mums esi to iecerējis. Kungs, Kristu, tiešām dod brīdi, kad, jā, arī steigā, jā, mēs varam pie Tevis pietuvoties, Kungs, jā, un nekad par Tevi neaizmirst. Jā, Kungs, jo Tu esi galvenais,
Jā, kungs, no tevis viss nāk, un caur tevi viss notiek. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņās savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.